Labdien! Sveicu jūs atkal pie mums Kalendulā, un šoreiz es jums iemācīšu, kā mājas apstākļos vienkārši pagatavot pašiem savu dabīgo veselīgo ziedūdeni, jeb vēl viņu sauc par hidrolātu, ko jūs varat izmantot gan kosmētikas gatavošanai, gan vienkārši sejas atsvaidzināšanai vai pat telpu aromatizēšanai. Ziedūdens pagatavošanai jums vajadzēs krūzi ūdens un kaltētus vai svaigus sasmalcinātus augus, piemēram, kumelītes, piparmētru, rozmarīnu, liepuziedus, kliņģerītes, lavandu vai kādu citu jums tīkamu augu. Taču šoreiz mēs izmantosim rožu ziedlapiņas. Lai pagatavotu šo ziedūdeni, jums būs nepieciešams dažas virtuvē atrodamas lietas. Augstas formas katliņš, šāda lēzana bļodiņa, kura derēs virsū katliņam, kā vāciņš. Šāds sietiņš, tvaicējamais sietiņš un maza stikla bļodiņa. No šiem nosauktiem virtuves piedarumiem tagad pagatavosim jūsu speciālo tvaicējamo ierīci hidrolāta pagatavošanai, un tas ir ļoti vienkārši. Šajā augstajā katliņā ieliesiet vienu krūzīti, tātad 200 ml ūdeni, tā lai ir nosegts tikai dibens katlam. Pa virsu ievietojiet šo tvaicējamo sietu, bet galvenais, lai ūdens nepieskarās tvaicējumā sieta dibenam. Virsū šim sietiņam uzliekat virtuves papīra dvielīti, lai kaltētie augi vai viņas daļiņas nebirtu cauri sietam. Tagad ieberiet pa virsu kaltētos augus, izlīdzinot, pa vidu atstājot nelielu vietiņu, kur ievietot pašā vidū mazo stikla bļodiņu. Šai stikla bļodiņai jābūt ir diametrā nedaudz lielākai pa jūsu lēznās bļodiņas dibentiņu. Un pa virsu liekat lēzno bļodu, kurā ir iekšā sasaldēts ūdens vai ledus. Lūk, šādi ir gatava jūsu tvaicējamā ierīce, un to jūs liekat uz plītiņas karsēties. Karsējot ūdeni, tas sāk svārīties un sāk celties augšā tvaiki, kuri, ejot cauri rožu ziedlapiņām, nonāks līdz bļodiņas dibenam, kura ir augsta un tur viņi kondensēsies un tecēs līdz vidiņam un iekšā bļodiņā. Kopējais tvaicēšanas process būs 15 minūtes. Pirmās 5 minūtītes ir temperatūra uz maksimālo, lai sāk vārīties un izdalīties tvaiks. Pēc tam nogriežam uz minimālo, lai šis tvaiks nav tik intensīvs, bet viņš lēnā garā veido šo ziedūdeni un sakrāja maksimāli daudz jūsu bļodiņā. Nu, lūk, mums jau ir kādu laiciņu ūdentiņš vārās un ziedūdens čakli pil iekšā bļodiņā. Kā jūs varat redzēt, viņš kondensējās uz bļodiņas dibena un tek iekšā mazajā bļodiņā vidū. 15 minūtes ir pagājušas un laiks ziedūdeni ņemt ārā, jo ļoti svarīgi viņu neturēt pārāk ilgi karstumā, jo karstumā viņš var zaudēt arī savu aromātismu. Un tāpēc ņemsim viņu ātri ārā. Pārliesim mērglāzītē, lai tiek ārā no karstā trauciņa. Un tagad ir svarīgi viņu arī strauji atdzesēt, un tāpēc es viņu lieku augstā ūdenī, vislabāk ledus ūdenī. Kad ziedūdens ir pilnībā atdzisis, viņu iepildam pudelītē, kas nav caurspīdīga, vai nu zilā vai brūnā stikla pudelītē. Nu, ziedūdens ir gatavs. Un, ja jūs vēlaties viņu uzglabāt ilgāk kā 2-3 mēnešus, tad kā konservantu var pievienot 70% spirtu. Un attiecības ir apmēram 10% uz kopējo hidrolātu daudzumu. Šādu pašu gatavot ziedūdeni jūs varat izmantot ļoti dažādos veidos. Atkarībā, protams, no auga, no kā ir gatavots ziedūdens. Gan krēmu gatavošanā ūdens vietā, gan, kad jūs veidojat sev sejas maskas, gan arī vienkārši kā atsvaidzinošu toniku un vēl arī telpu aromatizēšanai. Sākumā ziedūdeņa aromāts ir ļoti maigs un viegls, jo viņam ir vajadzīgs laiks, lai pilnveidotos. Tāpēc ieteicams viņu pāris nedēļas noglabāt tumšā vietā. Ziedūdens pagatavošanai jums vajadzēs krūzi jeb 200 ml ūdens un 100 ml kaltētus vai svaigus sasmalcinātus augus pēc jūsu izvēles. Nākamajā reizē es jums parādīšu, kā pagatavot eļļu nagu stiprināšanai, un atcerieties, ka visas nepieciešamās sastāvdaļas kosmētikas gatavošanai jūs varat iegādāties pie mums Cēsīs vai arī internetā www.kalendula.lv.